Par darba laiku. Reiz dzīvoja vecītis un vecenīte. Kādu dienu viņi nokāva labi nobarotu veperi. Vecenīte līdz nabili nekad savā mūžā nebija tikusi pie tik liela daudzuma gaļas, un tāpēc tagad to nemaz netaupīja. Ne tikai pati vārīja, kā rītā tā vakarā, bet arī kaimiņiem deva. Reiz vecītis paskatījās, kur gaļas atvicis pavisam maz, saka sievari. Redzu, drīz speķis būs sauri. To tu esi izdalījusi un izsaimniekojusi, bet, kad atnāks darba laiks, tad nebūs ko ēst. Labi, pataupīšu arī darba laikam, sieva ar mieru. Mīmdien, kad vecīši nebija mājās, atnāca ubags. Vecenīti ubagam vaicā, no kurienes nākdams vai no tālienes? No pasaules gala, ubags atbild. Vecenīti ir zinkārīga, nenociešas un vaicā atkal. Der kā tevi sauc? Darba laiks esmu, darba laiks saimniecīt, ubags atbild. Vecenīti nodomā, ka tas ir tas pats darba laiks, par kur vīrs stāstīs. Daudz nedomādama, viņa nones no istabas augšas visu gaju un atdod to ubagam. Ubags ir ārkārtīgi priecīgs, mīļi patencina sieviņu un iet prom. Pēc kāda laika pārnāk vetlais vīrs. Ieraudzījis, ka nav vairs gaļas, viņš metas istabā un vaicā sievai, kur palicis speķis vai zagri aizbesuši? Vecenīte atsaka, neraizējies velti, ne jau zagri. Izdarīju tā, kā tu biji licis. Atnāca darba laiks un atdevu tam visu gaļu. Vajag tu traka, vecais klievs nevarādams neko saprast. Kas par darba laiku? Bet tikai agrīns pavasaris. Vecenīte paskaidro vīram, ka viņa atdevusi gaļu ubagam, kas sevi nosaucis par darba laiku. Vecītes noskaišas uz sievu. Iešu paskatīšos pasaulē. Ja tur atradīšu lielākus muļķus par tevi, tad piedošu, bet ja neatradīšu, tad atgriezies izdzīšu tevi no mājas, vecīte viņai nosaka. Vecītes aizgāja arī. Pēc vairāk dienu gājuma viņš nonāca kādās mājās. Skatās, liela saime sēž pie galda un ēd pusdienas. Kartupeļi nolikt uz galda, bet piens klētī. Katrs ķer kartupeli un skrien uz klēti, iestrēbt pienu. Vecīte viņam saka, ak, jūs muļķi tādi, atnesiet pienu uz istabu, tad nebūs jāskraida. Daudz paklausīja vecītim, izdarīja tā, kā viņš bija sacījis, un par laba padomu vēl iedeva tam dīdzi kukuli. Vecīts iet tālāk. Mežmalā ierauga lauku mājas. Skatās, kāds vīrs ar virbli vēl gobi uz šķūņa jumta. Ko tu te dari? Vecīts vaicā. Vīrs atbild, vai neredzi, cik daudz zāles sazēlis uz jumta? Uzvilkšu gobi un varēs ganīties. Ak, tu muļķis tāds, vecīts iesaucas. Labāk pats saplūda sāli uz jumta un tad iedod lopam, lai ēd. Jā, tavs padoms nav pieņems. Un vīrs nopriecājies izdara, kā viņam teikts. Vecītis dabūja cienastu un naktsmājas, tad devās tālāk. Pēc kāda laika viņš nonāca pie jaunceltas mājas. Skatās, sievietes un vīrieši ar sietiem ķer saules gaismu un nes to istabā. Vecītis viņam saka, ak, jūs muļķi tādi, izcērtiet sienā logus un saule pati nāks iekšā. Cilvēki izdara tā, kā viņiem teikts. Kad vecītis pārnāca mājās, viņš pastāstīja sievai, ka pasaulē esot redzējis vēl lielākas muļķus par viņu. Abi salīga mieru un saticīgi dzīvoja vien tālāk.